bērniem, kuriem ir disleksija, šī dominējošā būs smadzeņu labā puslode. Nevis smadzeņu kreisā puslode, kurā būs šī loģiskā domāšana, kur mēs spējam sagrupēt, salikt, izprast šo cēloņu seku miedarbību un tam līdzīgi. Jā, tātad to mēs arī varam atcerēties, ka bērniem, kuriem ir disleksija, tātad būs dominējošā šī labā smadzeņu puslode. Tātad cilvēkiem ar disleksiju kreisās puslodes zonā tiek novērota zemāka aktivitāte, un lasīšanas laikā viņi vairāk izmanto labās puslodes šo vizuālās un telpiskās veidošanas iespējas funkcijas, par ko mums visiem ir atbildīga mūsu labā smadzeņu puslode. Tātad par šo vizuālo un par šo telpisko ilustrāciju. Tas nozīmē, ka disleksiķi biežāk paļaujas uz vizuālo atmiņu un vārdu izskatu, nevis skaņu burtu sasaisti. Šī pieeja ir lēnāka, viņa ir mazāk automātiska. Ja mēs runājam par mūsu darbību automātiskumu, tad par to būs atbildīga mūsu smadzeņu kreisā puslode. Savukārt labā puslode būs mazāk automātiska, tāpēc šiem bērniem, kur izmanto šīs labās puslodes vizuālās un telpiskās funkcijas, viņiem šī lasīšana prasīs vairāk koncentrēšanos. Savukārt tipisks lasītājs, mācoties lasīt, aktivizē kreisās smadzeņu puslodes valodas zonas, un īpaši tās daļas, kuras atbild par skaņu, burtu un nozīmes sasaisti. Ja? Tātad par šo loģiskumu, par šo miedarbību, par šīm cēloņu sakarībām. Un šī neironu sistēma, kas ir mūsu smadzeņu kreisajā puslodē, tātad ļauj lasīt automātiski, ātri, un ar izpratni, jo smadzenes tātad efektīvi atpazīst vārdu formu un skaņu struktūru. Tātad atceramies, tipisks lasītājs mācoties aktivizē kreisās smadzeņu puslodes valodas zonas, savukārt cilvēki, bērni ar disleksiju aktivizē tieši šo labās smadzeņu puslodes zonu. Viņi vairāk izmanto šo vizuālo un telpisko funkcijas iespēju, kas ir šajā labajā smadzeņu puslodes zonā, jo kreisās puslodes zonā viņiem tiek novērota mazāka aktivitāte. Tas nozīmē, ka nevis bērns nespēj, bet viņam ir vajadzīgs cits ceļš līdz rezultātam. Mēs nevaram izlabot smadzenes, bet tas, ko mēs varam pielāgot vidi, lai smadzenes spētu darboties pēc saviem likumiem. Un tas arī ir tas, kur mēs runājam par šīm stratēģijām, ko bērni paši intuitīvi izmanto, ko atrod, kā viņu smadzenes pielāgojas apkārtējai videi. Un tātad šīs smadzeņu darbības īpatnības nav defekts, bet gan atšķirīgs informācijas apstrādes veids.